Skandagras ceļš sākās apmēram 10 gadi atpakaļ, nu jau būs. Bija ievietots sludinājums, jā, un es savā dzīvē arī biju beigusi vienu citu profesionālo darbību un gribēju kaut ko citu pamainīt. Pašā sākumā bija tik salīdzinoši maz jau tas darbiņš un bija mums tie klienti Skandagrai ne tik daudz un tas darbiņš bija daudz mazāk, bet tagad jau ir ko darīt. Visinteresantākais man šķiet šajā darbā ir tas intensīvums. Tās pašas pavasara sezona vai tā ir rudens sezona, viņas ir tādu intensīvu darbu. Un man tiešām patīk tas intensīvums un kad no rīta var teikt, tu kā apsēdies savā krēslā, tad gan izvēl vakarā arī tu piecelies no viņa un visi tās, gadās arī diezgan bieži visādas problēmas, visāda problēma risināšana. Skandagras dzīvē izaicinājums man ir bijis, tad, kad kaut kādi 8 gadi atpakaļ mainījās mūsu sistēma, iekšējā sistēma, un man likās, ārprāts, viņa ir tik sarežģīta, kā to visu var iemācīties. Un tas likās, tāds nepajokami izaicinājums, šausmas, kā to var dabūt. Un tad, tagad jau tas liekas tāds, pats par sevi saprotams un mīļa aksapte ir. Skandagra vispār ir ļoti, jau tāda, stabils uzņēmums, es teiktu. Jo tad, kad es atnācu strādāt, tad Skandagras vārdu zināja retais, kurš zināja, bet tagad jau ļoti atpazīstam. Visvairāk šajā uzņēmumā es novērtēju savus kolēģus, ar kuriem es esmu ikdienā. Tie ir visi mani Elējas kolēģīši mīļie un arī, protams, manu asistentu komandu, ar kurām meitenēm es esmu arī ikdienā kopā. Ja vajag, ja citreiz nolaižās tās rokas, un viņas ir tās arī, kas pamudina celties un iet tālāk. Es jau noteikti atkārtošos, bet lielākā motivācija man ir mani kolēģi, ikdienas kolēģi. Mūsu putni ir vienādi. Mani putni ar viņu putniem saskan, un tās ir ļoti liels vērtības, kad kolēģis ir ar tevīm uz tā viena viļņa un kad darbības virziens ir vienāds. Visvairāk man darbā patīk saskarsme ar klientiem. Viņu tāda, citreiz nāk, diezgan bieži pat varētu teikt, kad klienti nāk ar kaut kādām savām problēmām. Un viņu tā palīdzēšana viņiem risināt tās problēmas. Liekas, varbūt, kāpēc man tas ir jādara, ja? Bet viņš jau pēc tam aiznes to manu attieksmi, viņš aiznes tālāk. Un viņš tur savam kaimiņam var pateikt, ne, uz to Skandagru nebrauc, tur tā lāsma, ja tur sēž tāda dusmīga, viņa neko nepalīdz. Un tas jau ir tas, kas arī nes arī to vārdu pasaulē, un ir jābūt laipnam pret to klientu, un nevar sēdēt tāds puķis pie galda. Mans lielākais enerģijas uzlādes avots ir mans dārzs. Tad, kad tu visu to dienu esi nostrādājies, un liekas, pilnīgi esi iztukšots, un tad es aizēju savu dārzu, kaut vai bišķītiņu paršinies par to dārzu, un tu vari uzlādēties. Kamēr apstaigā visu puķu pūdus, kamēr aplaisti un paskaties, kas tur ar viņiem notiek. Tas ir mans dārzs. Skandagras identitāte, tie ir mūsu gudrie prāti. Tie ir klientu uzticības arī teiktu. Jo viņi ieklausās mūsu cilvēkos. Man liekas, ka Skandagra ir īpaša. Tā ir ļoti, ļoti ģimeniska sajūta, kad tu tiec arī novērtēts un kaut vai tas pats mazais paldies, tas ir tāds
gandarījums, ka tu, tomēr tu laikam esi vajadzīgs viņiem. Un mans lielākais prieks un atceraugs ir mana mazmeita. Tas ir mans lielākais dzīves stimuls. Esmu jauna ome, jā. Skan Dagrai, es novēlu tikai augt, augt, augt.